Sveicināti grāmatu izstādē Ķīpsalā. Šodien jau esam 2. dienā un esam šo dienu iesākuši ar vienu no mūsu tādiem kultūras programmas vadošajiem autoriem, tas proti Pēters Strūbergs, un grāmata par Anatoliju Danilānu profesors ar atvērtu sirdi. Man ļoti negribējās, laikam latviešu cilvēkiem daudziem ir tā, ka negribās par sevi vēl kaut ko, ko tur pa mani cilvēki lasīs. Bet kāpēc es piekritu vai ne, vienkārši Pēteris ir drusciņi jucis. Viņš ar tādām spožām aciņām man klāt, vai es jūtu, ka es stipri viņam dvēselē apvainošu, ja es nepiekritīšu. Un nācās piekrist. Bet es negaidīju, ka viņš tik labi uzrakstīs. Malacis, Pēteris Strūbergs ir malacis. Var teikt, man bija tas gods sarakstīt grāmatu. Pats es esmu ceļotājs, pa ceļošanu daudzas pasaules valsts apceļojis, bet tāpat tik interesantu, pat tik kolosālu dakteri pa profesoru Anatoliju Danilānu man vienkārši nebija izējis. Es uzrakstīju šo te grāmatu un pats es esmu ļoti priecīgs, jo šis ir viņa dzīves stāsts, ļoti interesanta, ļoti, kā saka, mīloša cilvēka dzīves stāsts. Un varu teikt tikai vienu, ka viņš ir ļoti patiess. Šeit nav tikai viena slavinājuma. Šeit ir kā cilvēki, kā no malas viņu redz, ko viņš pats par sevi, var teikt, atrod arī kaut kādas netik labas, varbūt īpašības. Ja? Ar vienmēr sakot, es domāju, ka šo grāmatu var izlasīt un ne tikai tā uzzināt viņa dzīves stāstu, bet šajā te dzīves stāstā ir ļoti daudzas atziņas, kuras būtu vērtīgas, kuri cilvēki varētu izmantot arī savas dzīves laikā. Ziniet, grāmatu es pēc tam izlasīju. Un man patika. Patika grāmata. Ziniet, kāpēc patika? Pēteris ir uzrakstījis godīgu grāmatu. Tur nav tikai slavas, kaut kādi slavinājumi un teicieni. Tur ir arī daudz jocīgu lietu vai trūkumu. Un galu galā neviens cilvēks gluds bez trūkumiem nav. Ja kāds to saka, tad mēs neticēsim abi, vai es arī neticu. Tā ka grāmatā ir daudz ko palasīt un kā nav jādara, es varu sacīt, tā arī ir iekšā. Viņš uzlika diktofonu, ja? Un Danilāna tagad lūdzu izstāst Anatoliju par savu dzīvi, sākot no bērna dienām līdz tagadējām dienām. Padomājiet, patīk, jūs varētu uzreiz par savu visu dzīvi uzreiz nostāstīt. Un tad es mocījos vai ne kaut ko, viņš jau Pēteris, protams, palīdzēja ar jautājumus kādus vai ne, bet īstenībā bija saspringts. Man ārstam šis te ziņojums par savu dzīvi goda vārds bija saspringts. Labāk es runātu par vissarežģītākajām medicīnas tēmām, jautājumiem, nevis par savu dzīvi. Bet es pabeigšu vēl ar domu, ja? Es domāju, ka katrai tautai, katrā tautai jābūt, ja cilvēku tauta, vismaz daļa cilvēku ciena un uzskata, ka viņš ir pelnījis to, ka viņu paslavē un godina uz to, tad kaut kāda tāda tukša noliekšana, ko tur es un es negribu un cauri. Es domāju, ka tas nav jādara. Es esmu lepns, ka cilvēki mani ciena, lepns par savu darbu, lepns par to, ka esmu palīdzējis daudziem un, ziniet, lepns par to, ka es cilvēkus mīlu. Un savu darbu arī mīlu. Atcerēsimies visi kopīgi lielisko Nacionālā teātra aktieri Jāni Kubilu grāmatā, kad gadiem es pāri skatos. Un gribu vēl pateikt, ka ne tikai Lija būs šodien mums viesa, bet būs mums lieliski divi Nacionālā teātra aktieri. Būs Gundars Grasbergs, būs Mārcis Maņakovs, būs interesants tikšanās, atmiņas. Es domāju, ka pirmkārt es esmu laimīga, ka šī grāmata paliek Latvijas kultūrā, otrkārt, ka tā paliek Kubiļa bērniem, mazbērniem un vēl. Jo tas ir absolūti izsmeļošs. Tā tad jau stāsts par viņu vienā grāmatā, arī par šo laiku pēc aiziešanas no teātra, par viņu pārdomām, par dzīvi, par to, kas patīk, kas nepatīk, par dažām filozofiskām atziņām. Mēs tur runājam arī par cilvēkiem, kurus viņš dziļi ciena, kā Juri Rubeni un Pēteri Kļavu. Īsi sakot, grāmata nav tikai par teātru. Grāmata ir par viņa dzīvi, bet viņam ir bijusi tā laime būt dzīvē brīnišķīgam aktierim un tikpat, es teiktu, brīnišķīgam cilvēkam. Kurš nebūs arī paspējis, nebūs liela nelaime, tā kā apgāds Jumava ir atvērts katru dienu un viesmīlīgs mūsu veikala apmeklētājiem Dzirnava ielā 73. Tā kā būsiet laipni aicināti arī pēc izstādes.